Tu zini, bija viens brīdis, kad nevarēja saprast, kā būs, vai ne? Tā kā kauliņš viņš varēja tā un tā nogulties, bet vienu reizi braucot otrā pusē Daugavai un skatoties uz biblioteku, tu saproti, jā, ir, tu sāc saprast to ideju, pamazām izveidojās, tā forma nostabilizējās, vai ne, tu saproti, jā, un zini kā, un galva paceļās augšā, un tu tā domā, varbūt līdzīgi kā teiksim, mēs skatāmies baznīcas torņos, un tur ir krusts, un tu tā aizdomājies, ka tu esi tāds laimīgs Dieva bērns šai pasaulē. Bet šī ir tāda līdzīga vieta, kur paskatoties uz augšu, tu saproti, ka tur tās gaismas pils galā, tur ir tās zināšanas un tā gudrība, ja, kas savukārt varētu palīdzēt to latvietību mums visiem nosargāt. Tas ir kaut kas ļoti būtisks Rīgai. Tā ir patiesība sakot pirmā celtne, ko uzcēla atjaunotā Latvija savai kultūrai lielos mērogos. Un tā ir celtne, kura kļūs, es nešaubos, par latviskās Rīgas simbolu. Ir saglabātas tradīcijas, saglabātas pasakas, dziesmas, dziedāšanas tradīcijas. Un man liekas, tās tagad atjaunojās un ar gaismas pili, ar šo bibliotēku, tās iegūst pavisam jaunu veidolu. Man ir lepnums par mūsu varēšanu, par to, ka mēs esam to izdarījuši, par to, ka mums ir tik lielisks arhitekts Birkerts, par to, ka mēs esam izdomājuši, kas katrā stāvā būs, kāds būs saturs. Man ir liels lepnums par to, ka jau šodien cilvēki zvana un jautā, kad varēs nākt uz Latvijas jauno biblioteku, un mēs esam vienojušies, ka Latvijas jaunās bibliotekas moto būs: mēs vēlamies, lai cilvēki gribētu atgriezties un atgriezties. Viņa ir interesanta no visiem rakursiem un tīri kā ēka. Un attiecīgi, jā, tā ir simboliska celtne. Es viņu salīdzinu ar Brīvības pieminekli. Bērniem ļoti patīk tā ēka. Viņi man bieži prasa, bet tu mūs pierakstīsi tajā bibliotekā? Mēs varēsim tur iet? Jā, tur kaut kas ir tieši caur to, kā bērni uztver to māju. Šī biblioteka būs vieta, kur mums atrast pašiem sevi. Es tiešām ļoti ceru, jo manuprāt, mēs šobrīd esam drusku sevi pazaudējuši. Ja ne pazaudējuši, tad mēs drusku maldāmies. Un tā identitāte, tās vērtības, viņas tās vaidās, jo pašlaik ir ļoti multikulturāla vispār vide visur pasaulē, arī pie mums. Un biblioteka mums ļaus iepazīties ar citām kultūrām, bet iesakņoties īsti savā vēsturē, savā kultūrā. Tas, ko tur, es domāju, mēs meklēsim un atradīsim. Tas bija 85. gada dziesmu svētku laikā, kad es biju atbildīgs par otro tenoru vešanu augšā un lejā no lielās estrādes. Un noslēguma koncertā es nolēmu, ka es neiešu lejā un palikšu augšā kopā ar dziedātājiem. Un tad, kad dziesmu svētkus jau gribēja oficiāli slēgt, tad gan koris, gan tauta sāka saukt gaismaspili, jā, tie bija Gorbačova laiki. Gaismaspils nebija paredzēta tajā programmā toreiz, un neviens no virsdiriģentiem arī neuzņēmās šo atbildību, un tad nāca Haralds Medlis un nodiriģēja gaismaspili, un tad es tajā brīdī sapratu, ka viss mainīsies. Gaismaspils ir viena no divām dziesmām, kuras, manuprāt, būs dziesmu svētku repertuārā mūžīgi. No augšām ceļas gaismaspils, man liekas, ka ir tik skaisti, ka var dzīvot laikmetā, kad
šie ausekļu vārdi pēc daudzu gadu tikai garīgi iemiesojumi, tagad arī beidzot sāk fiziski iezīmēties mūsu laikā un telpā. Un šis ir viens no tiem skaistiem simboliem, kuru vispār mūsdienu laikmetā ir atjaunot. Un, man liekas, tā ir milzīga privilēģija mūsu laika cilvēkiem, ka mēs varam dzīvot šajā laikā, jo tik daudz interesantu lietu, tik daudz atjaunotnes, cik mēs esam piedzīvojuši šīs paaudzes. Tā ir milzīga bagātība, un Gaismas pils neapšauba viena no tādām. Tas jau no 19. gadsimta tautiskās atmodas laikiem ir bijis simbols, ko ir izmantojuši mūsu dzejnieki un rakstnieki, un ko tauta ir ļoti labi sapratusi. Nepavēlta dziesma bija aizliegta padomi laikā, un tā bija liela uzrīkstēšanās, ka viņi pirmo reizi tika atskaņot īstenībā, nesaskaņojot ar oficiālo cenzūru un partijas pārstāvjiem. Tā ir mūsu tautas gara bagātības un gara brieduma simbols. Tas ir arī brīvības simbols, jo tikai brīva tauta īstenībā var arī brīvi attīstīt gan savu intelektu, gan savu kultūras dzīvi, gan izkopt savu dvēseli. Tur ir vajadzīga brīvība. Un to brīvību mēs esam ieguvuši, bet neesam vēl līdz pilnam spējuši vienmēr parādīt, ko mēs mākam ar viņu darīt. Nacionāla biblioteka, tas būs viens ļoti plats un nopietnas solis šajā virzienā.